Audi A8, 2008. gads, 4,2 motors, TDI, ar 2 turbinām atkal. Bija pagājušā nedēļa no Latgales Audi Q7 ar 4,2, tagad A8 ar 4,2, bet bišķiņ vecāks, arī 2 vadības bloki, DC16 vadības bloks. Viņam oriģināli ir jābūt jauda 327 zirgspēkai un 650 griezes moments. Mašina jau čipota atbrauca pie mums pārbaudītas uz jauda stenda. Vislabākais variants, ja tu braukai ar mašinu un gribi precīzi, perfekti uzzināt, kāda ir jauda vai motoram viss ir kārtība, tad, protams, ieteikt uzlikt mašinu uz jauda stenda un visam iziet cauri, pārbaudīt gan failu, gan kāda reāli ir jauda. Tad mašina ir čipota un rezultāts ir 205 zirgi un 562 griezes moments. Tad 100 newtonu jau mazāk un bija jābūt 327 vai 120 zirgu mazāk. Tad 100 griezes momenta nav un 120 newtonu zirgu nav. Tā kā mēs uztaisījām datalogus, braucot ar mašinai, tur bija... Spiediens ok, rails ok, atkal problēmas ar degvielu. Viņam pieprasītais, injection quantity ir jābūt krietni lielākai nekā reāli ir. Sprauslas nedod nesmidzinai. Rails ir, degviela ir, kačā, griezes moments pieprasītais, viss ir kārtībā, turbinas gaisa ok. Duma vispār nav no izplatēja braucat. Tad klients no Jelgavas visu parādījām, paskaidrojam, kas ir programmatūra, parādījām logus. Mēs, klients arī saka, es sapratu, saremontēšu, uztaisīju man tā, kā jābūt, visu saregulējam, pārtaisījām failu, parādījām, paskaidrojam, uztaisījām uz jauda stenda, atkal ierakstījām abus blokus, izbraucam uz jauda stenda. Tagad, protams, 220 un 610 griezes moments, bet, protams, nav tas, kas ir jābūt. Un atkal mēs uztaisījām datalogus, varat atnākt un paskatīties, kā izskatās datalogi. Tad šeit ir līknes, tagad pēc čipa 20 zirgi, tādēļ, ka tur problēmas ar degvielas sistēmu. Tad šeit ir apgriezieni, šeit ir boosts, turbinas spiedenis, un galvenais, piemēram, mēs skatāmies tagad injection quantity, ne? Šitais parametrs. Degvielas padavē. Mēs uzspiedam play. Tā, stop. Piemēram, bišķiņ atpakaļ. Šajā momentā mums ir 56 mg degvielas, pie reilā 1,3, 1,4 reilā un apgriezienī 1,6, 1600. Tad, kad mēs paņemam vēl vienu, paņemam uz priekšu vienu solīti, tagad ir reils 1,5, 50, bet injection quantity jau sāk krist leja pie 2200 apgriezienu. Otradāk jābūt. Degvielai krietni jācelas uz augšu, un turbinas spiediens 1,6 sakrit viens ar otru. Ir kārtībā, ja mēs uzspiežam tālāk, piemēram, aizējam, paskatīsimies pie 2845 mg degvielas ļoti maz. Tā kā ir problēmas ar degvielas sistēmu. Ja šo video skatās kaut kādi specialisti, dīzelisti, varat komentārā uzrakstīt, kur pazud degviela, kāpēc viņas nav braucot pie lielas jaudas. Būs ok, rails ok, injections nav ok, nav degvielas. Sprauslas, uzgali, ko domājat? Jauku dienu, čau!